Jā, labdien, un paldies, Uldi. Es ceru, ka man var redzēt, manu ekrānu arī var redzēt. Jā, man sauc Ivars Lodiņš, un šobrīd stādīšos kā priekšā kā IT projektu vadītājs, lai gan ikdienā varbūt vēl dažādas citas pienākumus veicu, un darbojos es SIA autentikā. Es arī šodien domāju daudz varbūt nestāstīt un nekavēt laiku par to, ko dara autentika, bet varbūt kas ir svarīgi saistībā no projektu vadības, jā, tad tā joma, kur autentika darbojās, ir informācijas tehnoloģijas, un mēs izstrādājam, principā, lielākoties, mūsu segments ir web bāzēta programmatūras izstrāde, custom izstrāde, kur tas fokus ir tieši uz klientu prasībām un klientu prasību apmierināšanu un tādu, tā kā varbūt ne standarta produktu veidošanu, bet customizētu produktu veidošanu. Nu jā, un ko varbūt es sākumā gribēju pieminēt un atzīmēt, ka droši vien, ka klausītāji ir dažāda pieredze ar projektiem, un tāpēc varbūt citas lietas liksies ļoti tādas vienkāršas un basic, tad atvainojiet, jā, bet man šķiet, ka visi ir ar kaut ko sākuši, un ja tās pārāk vienkārši, tad varbūt piemin tiem, kas varbūt tikai sāk ar projektiem, projektu vadību strādāt, un tie pirmsākumi, kur tie pamatprincipi, pie kuriem ir, ar kuriem noteikti ir jāsaskarās. Jā, par savu pieredzi, tad arī esmu strādājis ar dažādiem projektiem, jāsaka, laikam, tomēr lielākoties ar vietējiem, ne starptautiskiem, tāpēc par to starptautisko pieredzi man ir tāda visai nosacīta pieredze. Jā, vairāk varbūt to, ko arī saka visi šīs metodoloģijas un vispārējais, kas saka, ka tur nevajadzētu problēmām būt, ja visi runā vai mēģina runāt vienā valodā, bet tomēr kaut kāda sava specifika arī tajā ir. Un vēl tad varbūt, ko es sākumā gribētu pieminēt, kad es arī skatos uz projektu vadību mazliet dalot projektu vadītājus praktiskajos un akadēmiskajos projektu vadītājos, un te es negribētu teikt, kuri ir labāki vai kuri ir vērtīgāki, bet manā skatījumā tad jā, ir tomēr atšķirība un tas līmenis, ko varbūt kaut kādā brīdī projektu vadītājs sasniedz, kad vai viņš varbūt ir specializējies vienā jomā un tā pieredze bijusi vienā jomā, teiksim, strādājot ar vienas jomas projektiem, un kurā brīdī jau varbūt ir projektu vadītājs tāds, kas ir akadēmisks, un principā viņam nevajadzētu būt problēmām, tur es nezinu, pāriet no vienas jomas uz citu, piemēram, no kaut kādām informācijas tehnoloģiju projektiem, pāriet uz būvniecību un uzbūvēt kādu debeskrāpi vai vadīt kaut kādu milzīgu lauksaimniecības holdingu un ražot ļoti daudz burkānus. Ja? Tā kā, tas, man liekas, ir tā specifika un tie pamati, kur ja strādā pēc vienas metodoloģijas, tad vajadzētu varēt arī to izdarīt. Jā, tad mazliet par to, kā es iepazinos ar Prince2 un kāda man bija saskara, ja? Tad pirmie pirmsākumi ar Prince2 man ir 15. gadā, es varbūt tagad, es varēju pastīties, bet nepaskatījos, kur tā bija versija, viena no pirmajām, un tajā brīdī tie bija arī kursi klātienē BDA, man, teikšu, kā ir, man likās sarežģīts, nepārskatāms, un kā es sev vairāk to brīdi skatījos kā praktiķi, tad man bija grūti attiecināt to pieeju uz to, ko es saucu par ražošanu, un kā es viņu varētu savā ikdienā ražošanā iekļaut. Un es saskatīju tur tikai tīru vadības procesu pārvaldību, kam patiesībā šobrīd raugoties arī jābūt lielākam uzsvaram projektu vadītājiem. Tā pieredze man palika tāda ļoti divdomīgas, protams, arī 15. gadā noserticējos, un man ilgu laiku likās, kad šī pieeja varbūt nav priekš manis, un vairāk man gribētos tiekties uz PMP, kur likās, ka tas tā pārskatāmāk, bet šobrīd, jāsaka, viss gāja uz priekšu, un šobrīd esmu noserticējies arī uz Prince2 Fundamental 6, un grūti pateikt, vai tas ir atkarīgi no lektoriem vai no tās vispār pats mentāli, kā tu esi gatavs to informāciju uztvert, un šobrīd tās lietas ir sakārtojušās, un es arī būtu pie tiem, kas teiktu, ka tas ir viens no universāliem rīkiem, no elastīgiem
viegli saprotamiem, jā, nu, tas varbūt ir ļoti vispārināti, ko nozīmē viegli saprotami, bet tās lietas ir loģiskas, viņas nav ārkārtīgi daudz. Arī katrā metodoloģijā ir kaut kādi šie principi, šīs schēmas, kā tās viena ar otru saistītas un sasienās, bet, nu, viņas nav tik daudz un viņas ir pārskatāmas. Nu, un arī tas, ka kaut kādā mērā, protams, arī varētu teikt, ka šobrīd šī metodoloģija ietver arī tos pārējos procesus, kas man sākotnēji likās, kas iztrūks. Jā, es nenoliekšu, man arī šobrīd šķiet, kad tas ir vairāk tieši uz vadību un primārais ir vadība un tas, kas notiek tālāk iekšā komandās, kā top tas pats produkts, ja, tad tas varbūt ir ne tā prioritāte, bet, nu, lielā mērā tiem sauksim žargona akadēmiskiem projektu vadītājiem, viņiem tomēr ir primārais tas novadīt to, kas ir jānovada un uzticēt tās lietas, kas ir jādara speciālistiem, lai to izdara speciālisti. Tā kā, jā, tāda man pieredze 2 posmos ar Princi, jā, par 7. es teikšu godīgi, jā, arī man tā pirmā iepazīšanās par to, es daudz neko laikam nevarēšu pateikt. Tad ejot tālāk, ja, tad kas mums varbūt ikdienā, nu, noteikti pats basics, ja, kur mums droši vien, ka katram arī Prince 2 mēs saskaramies, ar to mēs gribam vai negribam, ja, tad tieši šīs 2 lietas noteikti, ja, trešā, ko es jau un pārējie kolēģi pieminēja par to universālo projektu vadības pieeju, nu, respektīvi, tas mans redzējums ir tāds, ka nu, savā ziņā tas ir labi un slikti. Jā, viņi neuzliek varbūt to, ka jums jāizmanto konkrētas formulas, konkrētas metodikas, konkrētas tehnikas, lai jūs kaut kādas lietas izdarītu. Jā, nu, vienā ziņā varbūt tas ir mīnus, varbūt tiem, kuri mēģina kaut ko ieviest jau un tad nosēžās kā balta lapa pie tā projekta un domā, ko tad es tagad izmantošu un ko man Princis teiks, ko man izmantot. Tad nu, tur ir mazliet arī jāapskatās, kas ir piemērotākais un ir tomēr tā pielāgošana jāveic, bet no otras puses atkal nav tā varbūt liekā nu, birokrātija vai nosacīti nu, kaut kādi tie ierobežojumi un uzstādījumi, kuri noteikti jāizmanto, ja jūs gribat teikt, ka mēs strādājam pēc tās metodoloģijas. Nu, kaut vai uz tādām vienkāršām lietām, kas ir kaut kāds kā riska reģistrs, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, nu, viņi nesaka, ka jā, viņi pasaka, kam tur vajadzētu būt, bet nesaka to, kā jūs viņu uzturiet, vai jūs viņu uzturiet Excelī vai Mākonī, vai visus pārējos kaut kādus tos principus. Nu, tas ir kā ērtāk un kā tas varbūt cik nepieciešams ir jau konkrētajam projektam. Nu, jā, es mēģināju nosaukt tās par projektu vadības šķautnēm, bet nu, tie varbūt ir tie jā, nu, pamatlietas, jā, kas lielie vaļi, kas ir katram jāzina, ar kuriem ir jāoperē, tad šeit visi, man tā liekas, ir saprotami, varbūt, kas principam ir specifisks, ir pat pēdējais par benefitu, ja, tad arī kaut kādā mērā tas praksē strādā, kaut kādā nestrādā, ja, tad tas varbūt ir vienīgais, kas ir tāds, ko varbūt, ja mēs sakam, kad mēs to ievērojam un mēs pie tā pieturamies, tad par to mums varbūt vairāk jāizdomājās, vai tas tiešām ir tas, par ko mēs esam padomājuši par pārējiem, teiksim, par tām, nezinu, laiks, izmaksas, kvalitāte, tur sfēra, ja, un tie man tā liekas, tur nav daudz, ko man varbūt komentēt un stāstīt, ja, nu, riski varbūt ir tā lieta, ko mēs ikdienā, nu, aizmirstam atjaunot, aizmirstam padomāt, aizmirstam nofiksēt, ja, bet nu, kā arī metodoloģija saka un kā dzīve rāda, tad nu, tas arī ir tā šķautne, kura nedrīkst būt aizmirsta un atstāta tikai priekš tā, ka tas ir izdarīts. Nu jā, un nu, tam pašam arī Prince 2, ja, tad tur laikam jau grūti izdomāt kaut ko ļoti unikāli, tad tas pats vien aplīgs ir ar to, kad mēs plānojam, daram, pārbaudam un rīkojamies, ja, kad tās ir tās darbības, kuras mums nepārtraukti ir jāiziet, nu, ko mēs izdaram katrā tai solī, kādas ir iesaistītās puses, kas varbūt ir jāizdara, ja, tad nu, tas ir arī varbūt tas, ko Princis pasaka, kā tas viņu skatījumā ir jādara un kādi varbūt tie
obligātās lietas, kādas varbūt var pielīdzināt, un domāju, ka tā ir jebkura projektu vadītāja vai kas vismaz uz to mēģina to darīt, tās ikdienas lietas. No tādām mazliet jau interesantākām lietām, kas pats princips pasaka, ja, tad ir tie principi, ir tādas, fundamentāli lieta, tie viņa principi, ja, viņam ir 7 principi, ja, bet es varbūt šeit norādīšu tos nozīmīgākos. Jā, man arī jāsaka, laikam tā ir, kad princips 2 diezgan, laikam, nezinu, cik strikti saka, ka tur no tiem principiem nevienu nedrīkst saīsināt, jeb notailorēt, kad to mēs principu neievērosim, jo mums tas šķiet nesvarīgs. Bet, jā, tas, kas varbūt ir svarīgs manā skatījumā, un arī atkal jāsaka lielā mērā, tas jau, es domāju, ka tie, kas ikdienā kaut ko no projektu vadības dara, arī lielā mērā tas arī, principā sasaucās ar to, ko jūs ikdienā arī dariet. Un šeit tas ir vienkārši, mēģināt to ielikt principos un nodefinēt, lai būtu tā kā saprotams. Un, jā, es varbūt arī sākumā gribēju pieminēt to domu, kad, varbūt to var pielīdzināt tam, kad Angļi jau ir tādi pietiekami praktiski cilvēki, viņi nav tādi glamūri cilvēki, un tāpēc viss, ko viņi varbūt dara, ir pietiekami praktisks un tāds robusts, ja. Bet, jā, atgriežoties pie principiem, tad pirmo es gribēju pieminēt šo, mēģināju tulkot, ja, tad, ja tas tulkojums ir varbūt nevisai, saprotams, vai varbūt jūs varat redzēt labāk, es nepretendēju, ka tas labākais tulkojums, ja, bet pirmais ir par tvērumu, ja, par nepārtraukto biznesa case pārskatīšanu, respektīvi par principu, kā mēs turam to sfēru, jeb mērķi, ja, un jāsaka no pieredzes, tad tas ir gan vienkārši, gan sarežģīts princips, ka uz to tiekties, jo dažkārt kā mēs skatāmies Latviju, ja, tad varbūt kaut kādi projekti, kur ir sākotnēji stipri nofiksēta tā sfēra ar kaut kādiem, sauksim, iepirkumiem ar ko, un tad tālāk attīstot visādas šos posmus, mēs visas puses redzam, ka tur būtu varbūt kaut kā jāveic kaut kādas korekcijas vai kaut kas cits jādara, un nevienmēr to ļoti vienkārši ir izdarīt, un tas dažkārt ir pietiekami izaicinošs tas posms, bet, skatoties no tādiem elastīgiem projektiem, kur to izdodas izdarīt, tad, protams, tas rezultāts ir ļoti labs, jo biežāk mēs turamies pie tā, kur mēs varam nonākt, mēs redzam iespējas, ka mēs varam mainīt šo varbūt virzienu, jo labāks ir rezultāts un visas puses ir apmierināts ar to. Tā kā šis ir manā skatījumā svarīgs princips, pie kā ir jāturās, un tā pieredze rāda, ka arī tas ir, ja ir iespējas, jo vairāk pārskatīt to principu, jo tas ir labāks rezultāts. Tad otro es pieminēšu mācīties no pieredzes, tad tas ir vairāk orientēts arī it kā vienkārša lieta, bet saistīta ar to, kā mēs to izmantojam, ja. Jā, mums tā pirmā daļa paskatīties, kā citi to ir darījuši, ja, tad tas it kā strādā un it kā liels problēmas nav. Tur, protams, ir jāskatās, vai mēs nepalaižam kaut ko garām un pa daudz nebalstamies kaut kādu citu pieredzi, vai mums tā projekta specifika nav kaut kāda, tomēr nedaudz savādāk un nevar tā akli uz to balstīties. Bet otra man tā lielākā, tāda kā būtība ir, kad ne tikai sākumā paskatīties, bet pēc tam arī to visu korekti pierakstīt, lai tos posmus, ko mēs izgājuši, to, ko esam iemācījušies, varam arī ierakstīt un saglabāt pie projektu pierakstiem, lai to varētu varbūt arī nākamie skatīties, vai tas būtu nekur mums nepazust tā mūsu pieredze ar darbu. Par pārvaldību posmos, ja, it kā droši vien, kad ļoti pierasta lieta, ja, un arī izmantot droši vien, kad gandrīz vai visos tādos ievērumākos projektos, tur var daudz diskutēt, cik liels un kādus šos posmus, un tas droši vien atkarīgs atkal, jā, no to, kas kuros posmos tiek darīts, tā kā tas tāda vispār pieņemta pieredze, un protams, kad arī to mēs izmantojam, un tā ir, principā, droši vien, kad IT tāda diezgan liela ikdiena ierasta. Jā, varbūt tad ejot kā iepriekšējie
lektori minēja agile pieeja, tur varbūt tas ir mazliet savādāk un specifiskāk, ja, bet jā, posmi man tā liekas arī citās jomās vajadzētu būt, kad tiek izmantot, un viens liels posms, laikam, droši vien, ka tā nav labā praksa, un tā vajadzētu izvairīties. Tad es pieminēšu principu manage by exception, ja, tas to izņēmumu pārvaldību, ja, kas varbūt arī savā ziņā izriet no tās nākamās labās lietas, kas ir Prince 2 un ko patiesībā droši vien ar ikdienē izmanto lielākā daļa projektu vadītāji, kad kaut kādā mērā mums formāli vai neformāli uzliekās tomēr kaut kādi ierobežojumi, ko mēs kā projektu vadītāji pārvaldot varam darīt un ko mēs varbūt nevaram un iestājoties šiem nosacījumiem, ja, kad mēs kaut kas mums ir jāsāk skaņot ar nosacītu uz augšu, ja, tad mums jābūt plānam, kā to darīt un ko mēs darīsim. Tā kā šie izņēmumi ļoti labi strādā, kaut kā tad vienkārši piemēri no IT, es varētu teikt, ka arī mēs uzņēmumā pārsvarā orientējamies uz atvērtiem risinājumiem, ja, un ja mums tiešām ir, tur izstrāde mums rāda, ka mums vajag kādu varbūt jau sagatavu vai kādu jau izmantot risinājumu, kas varbūt ir jau kā gatavu komponenti, ja, tad lai viņš cik būtu liels vai mazs, mēs viņu eskalējam un saskaņojam un ar nosacītu bordu, ja, kad mēs šeit izmantosim šo risinājumu, vienalga vai viņš maksā tur $20 vai $200, tas varbūt ir kaut kādā veidā apgrūtinājums arī bordam, ja, kad ir jāizskat šie ziņojumi, bet tas varbūt tāds klasisks piemērs, kad kaut kas tiek eskalēts un pieņemts lēmums, jā. Tā kā, jā, tā ir tā arī princips tas redzējums, ja, kad mēs uzliekam šos robežu šķirtnes tiem kaut kādu, principā visiem nepieciešamiem, ko redzam, uzstādījumiem, ja, un tad tiem iestājoties mēs kaut to apstrādājam. Un tad pēdējais, jā, kur es laikam gribu pieskarties, ir par projektu, ja principu pielāgošanu, ja, kā es minēju, mēs varam daudz ko pielāgot. Ir, protams, lietas, ko mēs nevaram, ko mēs nedrīkstam pielāgot tik tālu, ka mēs to izsvītrojam, ja, bet, jā, tā pielāgošana mums ļauj gan to projektu pārvaldību padarīt vienkāršāku, gan varbūt arī skatīties, jā, cik varbūt, vai mēs kaut ko lieki nenoslogojam, nepadaram kaut kādu darbu par birokrātisku, varbūt, kas varbūt, ko šī metodoloģija ļauj nedarīt, jā. Jā, kā izpratnē varbūt arī te varbūt ļoti vienkārši projekti, kas, piemēram, ir kaut kādi konsultāciju projekti, teiksim, es arī esmu vadījis konsultāciju projektus, kur mēs nosacīt tikai, pārdodam resursus, cilvēku stundas, jā, un attiecīgi, arī to var mēģināt un var ielikt Prince 2 metodoloģijā, un te pašā laikā mēs varam izstrādāt sistēmas, jā, liels ar visādām trešo pušu iesaistēm, kur noteikti ir daudz jau detalizētāk ir nepieciešama šī projektu vadība. Tā kā, jā, tas ir tas, kas manuprāt, ir ļoti labi, ka ko var Prince 2 to ļauj un to var darīt. Jā, tad par to, kas varbūt, man likās, ka arī ļoti varbūt vienkārši skaits, kas varbūt ir svarīgs tam veiksmes faktoram, jo skaits, kad projekti dažādi un tie rezultāti arī var būt dažādi un dažkārt arī to, kad projekts beidzās ne ar to sākotnējo rezultātu, arī to nevajadzētu uzskatīt par neveiksmi, ja, bet ja mēs esam turējušies pie principiem un tur kaut kāda ārēja apstākļa, kādēļ projekts nav beidzies, ja, tad to neuzskatīsim par neveiksmīgu. Bet pie tiem veiksmes faktoriem, tad pirmais, ja, protams, no pieredzes man šķiet, ka svarīgi ir skaidri un saprotam projektu mērķi, un lielā mērā tas arī ar sasaucās ar Prince 2 to business case principu, kā pieredze rādīja šie mērķi un nav varbūt visām pusēm skaidri, vai arī varbūt nav tik liela motivācijas tiem nonākt, ja tad to projektu vadīt ir ļoti grūti un nevienmēr varbūt tas rezultāts būs tādu, kā visas puses sagaidīs. Tā kā
Tas ir izaicinājums, dažkārt tas ir ok, bet ja tas nosacīti nav tas, kā ja tie mērķi mazliet ir tādi izplūduši, tad to ir grūti vadīt. Otrs ir, protams, projektu plāns, kas būtu it kā jābūt visiem projektu vadītājiem pašsaprotami, tad, jo viņu detalizēti pārdomātāk un pārskatāmāk sastādīsies sākumā, jo tas rezultāts būs paredzamāks. Protams, dažkārt to ir sākotnēji detaļās ļoti grūti uztaisīt, ja teiksim, kaut kādas komponentes ir kā pieņēmumi un tā tālāk, un arī Prince 2 to saka, ka to pa steidžiem mēs varam tur pārskatīt un tā tālāk, un no tā nevajadzētu baidīties, bet tam plānam, kā sākotnējam, noteikti vajadzētu būt kā prioritātei. Tad nākamais es pieminēšu nebaidīties strādāt ar izmaiņām. Tās vienmēr būs un tam jābūt gatavām. Viņas droši vien uz abām pusēm varbūt tās izmaiņas, kas padara jūsu ikdienu labāku un vienkāršāk. Varbūt tāds, protams, kas rada izaicinājumus, bet šo sadaļu, kas ir change requesti un izmaiņas, tas noteikti tām reiķināties un praktiski jebkurš projekts to ietver un ar to jārēķinās. Un arī Prince 2 savā ziņā to pietiekami skaidri arī apraksta un skaidro, kā to viņa ietvarā ir jādara. Laikam jau jāsaka no tā ikdienas biznesa viedokļa skatoties vai no tā ikdienas skatoties, viņš ir ļoti tūs tam, kā vismaz kā IT man šķiet to dara un tur nav nekas tāds, varbūt, kas būtu būtiski jāmaina, kad pārējot strādāt uz Prince 2. Par nākamo, ko es norādīju, tad ievērot un nodrošināt projektu darba plūsmu, tas vairāk ir par to mentālo gatavību noturēt to nosacīt tempu, jo kā visos projektos mēs uzsākot esam entuziasmi pilni ja mums ir pareizi tā plūsma, kā strādāt, tad viss notiek, bet, būtiskākais, tad nepazaudēt kaut kādas detaļas, neatstāt viņas novārtā, kaut ko neatstāt neatjaunotu, un lai mēs varam noturēt to ritmu visā projekta garumā līdz projekta noslēgumam. Šeit tad tā ir tāpat riski, piemēram, vai kaut kādi pieteikumu uzturēšana aktuāli, tur statusi un tādas lietas, reportings, tur reportinga izskatīšana, saskaņošana, tā kā tas ir svarīgi un tam noteikti ir jābūt, ja mēs gribam, lai tas projekts būtu rezultatīvs un teiksim, labi smuki novadīts. Laikam visbeidzot es pieminēšu tomēr vissvarīgāko, kad arī, lai man gribētos teikt, kāds ir projektu vadītājs, bet tomēr ļoti liela vērtība ir projektu komandai, un šeit, laikam jāsaka komandai gan, kas ir, ar ko strādā projektu vadītājs uz leju, gan lielā mērā arī kāds viņam ir bords, kā sastrādājas projektu vadītājs ar bordu, tas viss strādā kā komanda un lielā mērā tad rezultāts noteikti būs. Ja tā komanda ir, varbūt ļoti statiska un nav varbūt tāda aizrauta ar projektu, tad, protams, tā projekta vadība paliek daudz statiskāka un tad rezultāts arī ir, principā, tāds formāls statisks, varbūt ne tik, varbūt ātri sasniedzams. Vai varbūt ne gribētu teikt ātri sasniedzams, bet varbūt netik produktīvs, varbūt kaut kādas nianses tiek palaistas garām, kādas features, ko varēja uztaisīt, varbūt tās pašas izstrādes laikā. Tad laikam dažos vārdos tas bija par to ikdienu, ko es laikam varbūt visiem gribētu novēlēt, tad veiksim darbos, nebaidamies no izmaiņām, tās ir pamats progresam, un arī no Prince 2 viedokļa, tad tas nav nekas jauns, droši vien tie, kas ir projektos, bet tas savā ziņā sastrukturizē to, ko jūs droši vien, ka dariet, un tās certificēšanās arī, tad palīdz varbūt pārkārtot to redzējumu, kā uz lietām skatieties. Man liekas, kad noteikti ir vērts pamēģināt.
Tā kā teikšu laikam paldies, ja ir kaut kādi jautājumi, tad centīsimies varbūt atbildēt, jā.